bērniem parks, bērniem dārs, putniem zvāriem minku parks. Eži, dzeņi, truši, peles, visi griežas karuselī. Garām lapsai, vilciņam, zaķis joņo vilcienā. Lapsa saka, izbeidz kaukt, ejam mēs ar auto braukt. Divi kaķi, kontrolieri, zilonim teic raucot pieres. Ej pa džungļiem vai pa ielu, minku parkam tu par lielu. Kamēr kaķi nevar ņaut, zilonēns pie vārtiem raud. Minku Minks teica, ja jūs gribat taisīt tīru pašdarbību, tad brauciet gan. Viss ir atļauts jaukajā Minku parkā. Katru rītu, līdz ko saule sāk caur zaļiem spiesties, Minku parkā tūlīt iesāk meža karuselis griezties. Zaķis zaļai lapai planās, taisa rīta vingrošanu. Karuselis atdzirdējis, ātrāk aizmetas par vēju, un uz karuseli pusi cauri krūmiem manās lūsis, viena vieta karuseli esot brīva, blakus pelēji. Ēži, odi, āpši, augi, karuselī visi draugi. Te drīkst apsēmikses saplēst, tikai nedrīkst otru apēst. Ja jūs gribat ēst viens otru, lācis projām dzīs ar slotu. Visus vienlīdzīgi sargā karuselis Minku parkā. Pūkaini kā pūpoli, zaķi sēža šūpolēs. Katram zaķim sprausts, vizgulis aiz auss. Mežā lielais tracis sākas, kāpēc viņi citādāki? Vārna saka, kāpēc viņi tā? Zaķi atbild smiedamies, lai jums ir ko brīnīties. Visi skatās, uzzied rītos semesalā miespulītes. Pļavas vidū klausās vēju zaķu ausis. Nevairs pīkstēja, kad pīlēni kāpa varavīkstē. Pavisam lēni, pavisam klusi pīlēni tika augšā līdz pusē. Otru pusi nošļūca viņi kā bērni par kāpa slikkalniņu. Labi, kad sāņus nenoslīdēja. Saulīt žēloja, lēnām spīdēja. Nav Minku parkā šautuve, ir Minku parkā bļautuve. Tur var darīt ko tik proti, vilki tur var izkalboties, ūpji, žagatas un vistas izkrukstēties, izbļaustīties. Bļausties tik, cik gribi vien, neaizrāda it neviens. Otro stundu jau no vietas, vālodze tur sauc pēc lietas. Viņa gribas šajā rīta tikai drusku pamanīties. Viss ir atļaus jautrajā Minku parka bļautuvē. Kas vēl kādu balsi zina, pamēģina atdarināt. Kaķi mēģina tur riet, suņi ķerais astēmciet, saķerciet un palaiž vaļā. Aizskoleņo zālē zaļā. Peļķes krastā, zelta norā, Vārdes samēģina kori, vai tiem tā kā krūzītēm taisa kameru mūziku. Minku Minks teica, ja jūs gribat taisīt tīru pašdarbību, pļaviņas ir speciālas, tikai tās ir mazliet tālāk. Te ir visu ļautuve. Minku parka ļautuve. Ozols zīlēns trīc kā pīlēns apakšlapas palītis baidās. Cūka pēdīs. Cūka, protams, draudīga, bet tu zīlēni nebaidies, viņa ir man draudzene. Pateikšu un nēdīs. Ej tu, cūka, maizi, sieru, bet ozolzīli atstāja mierā. Bet tu zīlēni neslinko. Kamēr cūka dubļus brien, labi āda zemē lien. Špukt! Vai tas ezers ir vai upe, meža cūkai patīk tupēt. Viņai liekas, katra peļķe dota tai kā lietus neļķe. Acīm sārtām stāv pie Minku parka vārtiem, viņa zina. Vari dusmot, vari baidīt, bet netīru to neielaidīs. Tomēr tāpēc neies ciest, tāpēc neies mazgāties. Meža cūka stāv uz vietas, 3. dienu gaida lietu.
Es ceru, ka mēs šo ierakstījām kādā diskā, ja mēs varētu Latvijas rādio pirmajā programmai noteikti nosūtīt tādu vakara pasaciņu, tādu mierīgu. Bet Andris, tev jau starp citu ir vēl arī kāds talants, es saprotu, ka tu arī bija idejas autors šim pasākumam. Nu, tā bija gan, jā. Vaininieks, tā kā ja kāda ir vainot, tā ir Andra, bet tiešām liels prieks, ka tas kaut kas tāds ir noticis. Žurija. Nu, tā. Nu, smukas mēģinājums. Abas divas bija gan pavadošā, gan dzējas lasītāji. Un galvenais ļoti modernā ģērbušās, un manas stripstrīs konkurētas, ja, jo, kā Gins Buda šorīt esot teicis, vai vakar tas esot bijis, pumpainais, punktainais ir šī gada modes tendence. Esam krāpījušas. Bet par priekšnesumu. Galvenais jau ir noturēt publikas uzmanību arī ar dzēju. Bet to, ka jūs šo visu garo Māra Čaklā dzējo no galvas runājāt, tur var mācīties, neviens vien arī aktieris un, jebkurš cilvēks. Speciāli iemācījāties, Anta, šim pasākumam? Ja tā godīgi, tas man ir pūrā. Pūrā. Nekas, galvenais, tāds jau ir arī festivāla nosaukums, netur sveci zem pūra, galvenais jau pūra lāda atvērt un viņu izpurināt. Un tad man ļoti, ļoti patika šīs emocijas. Man ļoti patika šī izteiksmīgā runa, ļoti emocionāla, enerģiska bija tā visa pasniegšanas maniera, un vienkārši es uzrakstīju, ka super priekšnesums man ļoti patika, un kā man blakus Andris teica, gribētos, ka Antra vakaros arī pasaciņas bērniem rādio varētu lasīt, kā savā laikā Vēra Singajevska. Paldies! Žurija, lūdzu! Patika, bet ir patika. Paldies, Andra. Es iedomājos, tev Ziemassvētkos, pie Ziemassvētku eglītes, ja tu to čaklo laistu, tad es domāju, ka radinieki mums tik laimīgi nebūtu, pie tām dāvanām nevar tikt. Bet, dodamies pie nākamā priekšnesuma, un tas būs Talsu novada bērnu centra pedagoģa priekšnesums, ko izpildīs mums Normons Briednieks. Normons arī ir sarakstījis mūziku šai dziesmai, vārds ir sarakstījus Mārs Vītre, dziesma Putni.